Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien Trīsvienības svētdienā pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts 5. Mūzes grāmatā, 29. nodaļā, 29. pantā. Noslēpumainās lietas visas pieder tam Kungam mūsu Dievam. Bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visus šīs bauslības vārdus. Debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā šodien un izlūdzamies Tavu svētību. Dodi mums ausis dzirdēt, dodi mums saprast, izprast, ticēt un paļauties uz Tavu vārdu. Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Un Tavu svētību mēs izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Mīļie draugi Jēzu Kristu, jo ilgāk es dzīvoju, jo skaidrāk man paliek, cik maz es īstenībā zinu un saprotu par lietām. Un cik maz būtībā mēs cilvēki saprotam un zinām. Kaut gan mēs domājam, ka mēs esam ļoti gudri, tomēr izrādās, ka mēs neesam. Ir tik daudz lietas, ko mēs vienkārši nespējam izskaidrot vai saprast. Manam mazdēlam ir liela apķērība, viņš ir gudrs puika. Un katru reizi, kad es viņu apciemoju, mūsu sarunas paliek ar vien interesantāks. Un es zinu, jo jau ir sācies, ka vairāk un vairāk viņš sāks man jautāt, kāpēc? Kāpēc tu to dari? Kāpēc tas tā ir? Kāpēc tā ir? Katru reizi, kad es pie viņa braucu, es nopērku viņam mazu matchbox mašīnīti. Un pagājušajā reizē es aizvedu viņam vienu, ko es jau iepriekšreiz biju, ja citu reizi biju. Viņš saka, kāpēc tu man nopirki tieši tādu pašu? Man jau tāda ir. Un es tā apķēros, un es teicu, lai mums abiem būtu vienāds, un tad mēs varam redzēt, kuram ātrāk brauc, un tad viņš bija priecīgs. Bet es zinu, ka vairāk un vairāk man būs jāatbild uz jautājumu, kāpēc? Jo bērnu prāts visu laiku, kāpēc? Kāpēc? Un tas ir labi. Ir veselīgi jautāt. Mēs gribam zināt tas, kā mēs mācamies un attīstamies. Un es zinu, ka būs lietas, ko es varu vienkārši izskaidrot. Ir lietas, kas būs grūtāk izskaidrot. Un tad būs lietas, par kurām man būs jāatzīst, es nezinu. Ir daudz lietas, kuras mēs nezinām. Un man patīk, es redzēju rakstu, kur kāds teica, ja Dievs būtu pietiekoši maz, ka mēs varētu ar viņu pilnīgi saprast ar savām smadzenēm, tad viņš nebūtu pietiekoši liels, lai mūs atpestītu. Viņš nebūtu Dievs. Un tā ir patiesība. Ja mēs visu varētu saprast par Dievu, ja viņš būtu pietiekami maz, lai mēs ar savām smadzenēm varētu viņu izprast, tad viņš nebūtu pietiekoši liels, lai mēs viņam ticētu. Ijabas grāmatā mēs lasām, vai tu vari izprast Dieva apslēptos dziļumus, vai pacelties līdz paša visuvarenā pilnībai. Tā ir tik augsta kā debesis, ko tu tur sasniegs, dziļāk nekā elle, cik tālu tur sniedzās tava zināšana. Tās garums ir garāks nekā zeme, tās plašums platāks nekā jūra. Un tā atbilde šeit, protams, ir nē. Tu nevari aptvert un saprast Dieva apslēptos dziļumus. Ja mēs varētu, tad viņš nebūtu Dievs. Tad mēs aizvietot Dievu paši ar sevi. Un tas ir, ko lielā mērā cilvēki dara. Un redziet, kur mēs esam nonākuši dzīvē un pasaulē ar to.
Dievs mums ir noslēpums, un tomēr viņš sevi ir atklājis. Viņš ir atklājis pietiekoši par sevi, lai mēs varētu viņam ticēt, lai mēs zinātu, kā dzīvot, un lai mums būtu cerība. Man ļoti patīk mūsu raksturvieta, ko es nolasīju sākumā. Es atkārtošu. Noslēpumainās lietas visas pieder tam kungam, mūsu Dievam. Bet atklātās lietas mums un mūsu bērniem mūžīgi pildīt visu šīs bauslības vārdus. Skaidri un gaiši mums ir pateikts, kad ir noslēpumainās lietas un ir atklātās lietas. Atklātās lietas ir tās, ko Dievs mums ir parādījis, ko mēs varam zināt. Un noslēpumainās lietas ir tās lietas, par kurām mums nav jāzina, nav mūsu darīšana. Ja mēs visu zinātu, varētu visu izskaidrot, kā es jau teicu, mums nebūtu vietas ticībai, mums nebūtu jāpaļaujas uz Dievu. Un es ticu, ja Dievs mums atklāt visu, mēs nevarētu panest. Mēs vienkārši nevarētu panest. Jo tas būtu par daudz. Kā vecāki, kā vecvecāki. Mēs taču bērniem nestāstam visu par dzīvu uzreiz. Mēs lēnām viņiem atklājam lietas. Ir lietas, kuras mēs nestāstam, jo viņi nav gatavi to uzņemt. Viņa mazās smadzenītes to nevarētu saprast. Un tas ir kā debes Tēvs darbojas ar mums. Viņš mums ir atklājis visu, ko mums vajag zināt, un viņš pasārga mūs no tam lietām, ko mums nav jāzina. Ir daudz lietas, ka, ja mēs tās zinātu un pilnīgi saprast, kā es jau teicu, mēs nevarētu to panest. Tas ir par daudz priekš mums. Dievs savā vārdā ir atklājis mums, ko mums vajag zināt, kā lai mēs dzīvojam dzīvi attiecībās ar viņu, attiecībās vienam ar otru, lai izpildītu viņa svēto prātu. Un es visu šo saku kā ievadu, jo šodien ir atkal ļoti svarīga diena baznīcas gadā. Šodien ir trīsvienības svētdiena. Trīsvienības doktrīna ir viena no pamata mācībām kristīgai baznīcai. Mēs apliecinām trīsvienīgu Dievu. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Un mēs apliecinām, ka Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars ir viens vienīgs patiesais Dievs. Un te ir, kur nāk tas noslēpums. Te ir, kur nāk tā mistērija. Kā trīs var būt viens? Daudz ir mēģinājuši izskaidrot, bet to pilnīgi mēs nevaram izdarīt. Tas ir kaut kas, ko mēs nevaram pilnīgi saprast un pilnīgi izskaidrot, bet tomēr mēs apliecinām un mēs ticam, ka Dievs ir trīs un tomēr viens. Tēvs, Dēls un Svētais Gars, bet viens Dievs. Tas ir kā viņš sevi atklāja mums svētajos rakstos. Viens vienīgs Dievs, bet viņam ir trīs personas. Viņš ir Tēvs, viņš ir Dēls un viņš ir Svētais Gars. Trīs, bet viens. Dievs Tēvs ir Dievs, Dievs Dēls ir Dievs un Dievs Svētais Gars ir Dievs. Trīs, bet viens. Parastais simbols, ko lieto kristīgā baznīca, ir tas, kas šeit ir uz sedziņas, trīs stūrus. Visam trīs daļām ir vienāds garums, trīs leņķi, bet kas sanāk kopā, ir viens trīs stūrs. Un tas ir apmēram tas tuvākais, pie kā mēs varam tikt, lai saprastu to. Un kaut gan vārds trīsvienība neatrodās svētos rakstos, kristīgā baznīca to pieņēma kā apzīmējumu, jo tas ir, kā Dievs sevi atklāja savā vārdā. Sākot jau vecajā derībā un atkal jaunā derībā.
Jau pašā pirmā nodaļā Bībelē mēs sastopam trīsvienīgo Dievu. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Šeit visi trīs locekļi ir kopā. Dievs Tēvs, kas visu rada, viņš saka, lai top. Sacītais vārds ir Jēzus, kāds viņš bija pirms viņš uzņēma cilvēku miesu, un svētais gars, kas lidinājās pār ūdeņiem. Jāņa evaņģēlijā mēs saprotam skaidrāk, ka vārds ir Jēzus. Jānis raksta, iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs, tas bija iesākumā pie Dieva, un caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Šis vārds logos apzīmē Jēzu pirms viņš bija cilvēka miesā. Un tad tālāk mēs lasam, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilna žēlistības un patiesības. Vārds, logos, Jēzus ir viens un tas pats. Jaunajā derībā, Jēzus kristībās, mēs sastopam atkal visus trīs locekļus. Kad nu visi ļaudis lika kristīties, arī Jēzus bija kristīts. Tad viņam, Dieva lūdzot, debesis pie pieša atvērās. Un svētais gars redzamā veidā, kā balods nolaidās, un balss atskanēja no debesīm, šis ir mans mīļais dēls, uz tevi, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Tā kā šeit mēs atkal sastopam visus trīs locekļus kopā. Jēzus ir ūdenī, viņš tiek kristīts, svētais gars redzamā veidā, kā balods nolaižās uz viņu, un Dieva tēva balss atskan no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Debes braukšanas dienā Jēzus deva mācekļiem pavēli. Viņš teica, tagad es aizieju pie tēva, svētais gars nāks manā vietā, un jūsu uzdevums ir izplatīt evaņģēliju. Mēs dzirdējām lasījumā pie altāra, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdām turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un reizies esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tēvs, dēls, svētais gars. Trīs personas, viens Dievs. Ir arī citas rakstu vietas, bet pietiek, mēs redzam, kāpēc mēs runājam un apliecinām trīsvienīgo Dievu. Un tāpēc mūsu ticības apliecība ir sadalīta trijās daļās. Es ticu uz Dieva tēvu, es ticu uz Jēzu Kristu, es ticu uz Svēto garu. Un šī ticības apliecība tiek lietota visās kristīgās baznīcās. Viens Dievs, trīs personas, kas darbojās absolūti 100% kopā. Kamēr Jēzus bija virs zemes cilvēka miesā, viņš visu darīja svētā gara spēkā, pilnīgā paļāvībā uz tēvu. Kad viņš atgriezās pie tēva, svētais gars nāca un ir piepildījis ticīgos no tā laika. Un svētais gars nedarbojās pats no sevis. Viņš darbojās pilnīgā saskaņā ar tēva gribu, ar Dieva vārdu, ar Jēzu.
Jēzus teica, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viņš mani cels godā. Citur Jēzus sacīja, es un Tēvs, mēs esam viens. Atkal mums cilvēcisko prātiņu ir grūti to aptvert, jo mēs tādu vienotību nepazīstam. Tuvākais ir laulība, kur vīrs un sieva ir viens. Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti, pievienosies savai sievai, un viņi būs viena miesa. Bet jo mēs esam grēcīgi, un mēs esam savtīgi, un mums ir ego, kas grib savu gribu uzbāzt, tāda lieta kā absolūti pilnīga vienotība arī laulībā neeksistē. Mēs cenšamies uz to, bet tomēr mūsu grēcīgā daba maisās pa kājām. Mūsu es paceļ savu galvu. Bet tā ir tā tuvākā ilustrācija, pie kā mēs varam tikt. Nav tikai laulība, nav divi cilvēki, kas dzīvo vienā mājā. Bet ir divi cilvēki, kas ir saliedēti kopā, kas dzīvo vienu dzīvi. Vienu dzīvi. Vismaz tas ir kā tam vajadzētu būt. Un ar trīsvienīgo Dievu, Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir absolūti kopā. Un viņi darbojās kā viens. Un tur nemīt grēks. Viņi ir svēti un pilnīgi. Mēs apliecinām un mēs ticam patiesajam Dievam, kas sevi atklājas kā trīsvienīgu Tēva, Dēlu un Svēto Garu. Un visi citi dievi, ko cilvēki pielūdz, vienalga kāds nosaukums, tie ir elki. Tie ir elki. Kristīgā baznīca ir tā, kurai ir dot Dieva patiesība. Un tas ir kāpēc šī svētdiena ir tik svarīga. Apliecināt, ir daudz jau, es ticu Dievam, bet tad tu sācis, kādam Dievam, kam tu tici? Pērkonim, vējam, zilonim, kaut kādam tēlam. Īstais patiesais Dievs ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un ja mēs turēsimies pie viņa apliecināšanas, un ja mēs turēsimies pie viņa vārda, mēs nenomaldīsimies un svētīgi mēs būsim. Un vienmēr atcerēsimies, ka tās noslēpumainās lietas viss pieder tam kungam. Un tās atklātās lietas ir dotas mums. Un viņš ir pietiekoši mums devis. Un nemēģināsim vienmēr izdibināt, kāpēc. Mums gribās, kaut kas notiek, kāpēc Dievs? Un ir klusums. Dievs vienmēr nesaka mums, kāpēc, bet ko viņš gan saka, es esmu ar tevi. Es nostājos tev blakus. Viņš ir devis mums Svēto Garu, kas stāv mums blakus. Viņš nesaka mums, neatbild mums vienmēr jautājumu, kāpēc, bet viņš saka, es esmu ar tevi. Un vienu dienu mēs zināsim. Pāvils teica, mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi. Tā kā vienu dienu, kad mēs tiksim debesīs, tā būs skaidrs. Tad mēs zināsim, kāpēc. Un visi tie jautājumi, visas tās asaras, ko mēs esam raudājuši un prasījuši Dievam, kāpēc tu atļauj manam tuviniekam aiziet, vai tam cilvēkam ciest, vai tai slimībai mani piemeklēt. Tas būs skaidrs. Un mēs redzēsim, ka tas viss bija daļa no Dieva mūžīgā plāna. Mēs to tagad visu neredzam. Bet ja mēs atzīsim tad atzīsim jau tagad. Un sapratīsim, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīlē, kas pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti, lai viņam gods un slava. Āmen. Dziedam dziesmu nāc visu varenais.